Sveiki visiem! Gribu vērsties pie Latvijas Rādio un pie Latvijas Rādio 4 redakcijiem, varbūt valdības, ar diviem jautājumiem. Pirmais, kungi, kā jūs domājat, vai Latvijas sabiedrībai vai Latvijas tautai ir tiesības zināt par to, kā par Latvijas valsts valodas status un par Latvijas valsts svarīgumu Latvijas Rādio etērā spriež Krievijas valsts pilsoni? Šī informācija ir ņemta no pašas Olgas Kņazevas sociālajiem tīkliem, kur viņi atklāti stāsta, ka viņi ir laimīgi būt par Krievijas federācijas pilsoni. Ja tā nav, tad lūdzu informēt mūsu sabiedrību. Un, ja tā ir, ja Olga Kņazeva ir agresora valsts pilsoni, vai jums nešķiet, ka par šo faktu ir jāinformē Latvijas sabiedrību un Latvijas radio klausītājus zem katra video, zem katra ētera, jo it īpaši šodien tas ir ļoti svarīgi zināt, kas runā par mūsu valsts valodu. Un otrais, kā jums šķiet, vai tas nav Latvijas radio programmas vadītājas pienākums aizsargāt Latvijas valsts statusu, izlasot komentāru, kur ir izteikts atklāts naids pret latviešu valodu, kur ir apšaubams latviešu valodas status, kurš ir rakstīts, kurš ir minēts mūsu satversmē, vai tas nav tas Olgas Kņazevas pienākums nosodīt, izlasot šo komentāru, nosodīt šo pozīciju, komentāra autoru, lai parādītu, ka Latvijas Rādio neatbalsta tādu pozīciju. Paldies, gaidīšu šo atbildi no jums un vispārējie rakstiet komentārus, ko jūs domājat, ko vēl mēs varam pajautāt Latvijas Rādio sakarā ar potenciālo Olgas Kņazevas Krievijas pilsonību un viņu uzvedību un viņu darbu, tiksim tā, Latvijas Rādio ētera. Paldies jums visiem, Dievs svētī mūsu mīļo neatkarīgo Latviju, visiem labu dienu!